mežāži, paskatīsimies tāro kartīs par novembri, kāds būs enerģētiskais fons dažādās dzīves sfērās. Sāksim ar to, kas vispārīgi ir novembrī gaidāms, kādas būs enerģijas. Tā, imperators. Tas mums ir par izlēmīgu cilvēku, kurš zina, kur iet, ko dara, ir apņēmīgs, vadītājs, darba cilvēks. Šī karts arī parasti raksturo mežāžus, ka jūs būsiet savā elementā. Iet, dara, ir neatlaidīgs un tādā savā top formā. Tā. Tad, kas vēl mums būs mežāžiem novembrī? Kādas enerģijas? 20. Un šī kārts mums saka, ka mēs arī mazliet ir tā tēma, ja, ka mēs ejam savu ceļu apņēmīgi, tad sajūta, ka jūs esat uzņēmuši pareizo kursu, sapratuši, kur jums ir jāiet, un nekas jūs tā kā nevar izsist no tā ceļa. Jūs sekojat arī savai sirds balsī, šī mums arī saka par to, ka mēs mākam saklausīt to iekšējo sajūtu, kur mums jāiet, un apzināmies un zinām, ka mēs daram pareizi, ejot pa šo ceļu. Darba sfēra mežāžiem novembrī. Kādas būs enerģijas? 8 zobeni. Šeit varētu būt tā, ka tad sajūta, ka par daudz darbu ir sakrājušies, ka kur viņi jau pilnīgi panākti domas, jūs par kaut kādiem darbiem, varbūt daudz projekti vai kaut kādi termiņi spiež, kur ir, jūs jūtat, ka jūs varat visu nepaspēt vai nevarat saprast kaut kādu risinājumu, kā kaut ko atrisināt vai panākt. Tādas varētu būt situācija kaut kāda rasties novembrī. Un kā viņa atrisināsies caur kaut kādu nestandarta risinājumu pamēģiniet. Dziet, kāda mums te ir meitene iziet cauri durvīm. Ja, kaut kas tāds neparasts ir jāizdara, ko jūs, ja tiešām atrodas kaut kas tāds, ko jūs nevarat saprast, kā to izdarīt, kā to samanedžēt, kā tur izplānot kaut ko. Tad, rekur, šī kārta mums pasaka, būs kaut kas jāizdara, tāds, ko jūs, piemēram, iepriekš neesat mēģinājuši, vai paskatāties zīmēs, neiet tikai tā šauri ar saviem ragiem uz priekšu, bet paskatieties apkārt, varbūt visums jums atsūtīs zīmi, kā kaut ko var nestandarta risinājumā vieglāk atrisināt. Tā, attiecību sfēra mežāžiem novembrī. 3 zižļi. Tas mums ir par kaut kādu nodomu, kaut ko mainīt vai kaut kur aizdoties. Tas var būt fiziski kaut kāds ceļojums kopā ar partneri. Ja jūs nedomājat, neko neplānojat, tad varbūt ir vērts paņemt kaut kādu ceļojumu, piemēram, tur uz 18. novembra brīvdienām, tur mums daudz sanāks, tad tiešām tās brīvdienas arī izmantojiet, kaut kur izbrauciet, nevis turpiniet vēl strādāt. Tā, attiecību sfēra, novembris. Jā, tiešām kaut kāds ir ieteicams kopā ar ģimeni. Tas, ka jūs kaut kur aizdosieties vai kaut ko jaunu pamēģināsiet, ko jūs nebijāt līdz šim mēģinājuši, tas jūs satuvinās ar savu partneri, ar bērniem, ģimenē, attiecībās. Tad tiešām, ja ir iespēja, tad kādu izbraucienu vai kopīgi kaut ko foršu padarīt. Un ko mums saka orākula kārtis par novembri mežāžiem? Garīgais skolotājs. Jā, ja ir aktuāli, tad būtu novembrī labi ieplānot kādu
garīgu tēmu pasākumu, varbūt izlasīt kaut kādu pašattīstības grāmatu vai iziet kaut kādus pašrealizācijas, pašapziņas, garīguma kursus. Var pamēģināt manas D-flow meditācijas vai varbūt atnākt uz astroloģijas konsultāciju, kur jūs izzināt sevi. Ja tā kā jums ir kaut kāds, it īpaši, ja ir jau bijusi tāda sajūta, ka vajag kaut ko uzzināt vairāk par sevi vai noskaidrot, vai kaut kāds jautājums, kas jums nedod mieru, tad novembrī jums iesaka atrisināt. Jūs viegli dabūsiet atbildes uz jautājumiem vai kaut kādu tādu jaunu enerģiju, kas jums veiksmīgāk palīdzēs virzīties pa dzīvi. Un var arī droši pieteikties pie manis uz tāro konsultāciju individuāli vai astroloģijas. Un, ja patika video, droši spied laiku un nošēro ar kādu citu mežāzi.